Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien ir 2014. gads, 7. februāris. Mēs esam Kuldīgā, pirmajā izstādē, ko organizē Kārlis Dazarts, Kuldīgas viens no slavenākajiem māksliniekiem. Un jūs šajā filmā varēsiet iepazīties ar darbiem, kuri ir tapuši jau iepriekš un arī pagājušā gadā. Ja? Un varbūt, Kārli, tu varētu bišķīt pastāstīt par sevīm tādu nelielu ievadiņu. Tā, ko es varu pateikt? Bērnības jau tas, ja Sibīrijā daudz gads nodzīvojis, kā iesūtīts. Es skolā tīri, man ir jau arī labi jau gāja, kā teikt, priekšzīmīgs. Sevi zīmēšanā un sportā, citur nezinu mazāk. Jā, un vēlāk tikai sāku jau armijā, ka man paņēma, tad man brīvs laiks bija. Es uz ātro palīdzību biju strādājis, man bija 2. klase, tad jau Sibīrijā dabūju. Un man bija brīvs laiks vakaros, es jau tā apņēmies tā grafikā vairāk. Es jau zīmoloju jau lielas vīrs mūsējas, vadošos uzzīmēt tur Ļeņina, Staļinu un tā visies rakstnieks un aktris. Man te valdība pamanījuši, kā tā man labi iet. Un īstos papīrs man zīmējums aizsūtīja uz Maskavu. Un man tā nepagāja pāris nedēļas, ka man pieņēma Maskavas Tautas mākslas akadēmijā. Jā, un tad man te nepagāja daudz laiks, ka es sāku sūtīt man tāds papīrs, lai es tie tālāk kaut ko turpina. Pēc viņa tur jāteist noteikumiem. Man tā to dienas bišķi uz beigām gāja, un es jau tā, kādu pusgadu jau bija to šo darījis. Tas, kas dabūja pārtraukt, un tas būtu viss, jā. Pēc tam, kā pēc armijas jau te atbraucu jau uz Latviju, uz savas mājās es nevarēju iet, tas bija komunistu laika. Es dabūju, atradu knap te vietu te Vilgalē, un tā es te sāku no turēt tad strādāt. Nepagāja 3 mēneši, ka man paģēra atkal tā armijā, es armiju jau pieminēju. Jā, tad jau atbraucu šeit, un tad bija daudz jāstrādā, un mazāk no to zīmēšana sanāca, jā. Tagad tā kā izgāju pensijā, tagad tiešām brīvi laiks, un man te sāk kaut kā tā vilkt uz to pusi. Es izstādu daudz biju izskatījusi Maskavā, Ļeņingrādā un Kijevā, un kur tik ne. Un kaut kā sāk vilkt pagaļ uz to zīmēšanu un gleznošanu. Tā es te iesāku. Sāka to bišķi tā vieglāk un lētāk sanāca to pasteli. Man tas ir Rases Vilnis, viņš bija mūsu te kolektīvā pa priekšnieku. Es tā kaut 7. gadā apmēram man tā sāk parādīties. Viņš ieteica, lai es parādu tur, un tā sāk patikt. Es tev gribēju pajautāt, tu esi zināms Kuldīgas mākslinieks, ja? Cik tu pats ilgi dzīvo Kuldīgā? Es no 3. 4. gada, 2000. Tas jau vairs rēķina 10 gadi apaļ tā. Tie ir tādi 10 gadi, kas tev tavā dzīvē ir tieši pavadīt Kuldīgā, kas tev iedvesmo zīmēt, gleznot. Un arī cilvēki, kuriem tu esi rādījis savus darbus, tie ir cilvēki ir atzinīgi novērtējuši. Un es saprotu, ka tev izstādes arī pagājušajā gadā ir ļoti daudz bijušas. Ja? Vari man pateikt arī, un arī skatītājiem, kādas tieši izstādes un kurā vietā viņas ir bijušas? Tā, es apmēram, tā video es pat pateikt visvairāk, ka es pats no Vilgavas, viņi dikti man novērtēja. Man jau tur bija kā 4 reizes vismaz izstādes bijuši. Tātad pieprasījums ir cilvēkiem patīk, ja? Mani tāds klāde, kur man atsauksums ir. Vistīm man asras gandrīz tā attiecības, pret to visu patīkam klausīties, palasīt. Jā. Pa pāriem pagastiem tas bija garīz man viss, gribu te pateikt, garīz ne visu rajonu te apkārt. Pa 2, pa 3 reizes arī jau bijuši. Te Snēpila, Vārma, Skrunda un Galsona un tā tālāk te Rūma. Tagad jau pagājušajā gadā jau aizgāju višķi pa robežu pāri, man bija Cievā, pēc tam bija tā Kazdānga jau 2 reizes, ja pie viņiem bija Vāne paņēma. Pēc tam Mērsraga. Tagad man dikti grib, es jau gaidīju, varbūt, ka jums ir tagad izstāde, varētu arī būt, tā es vēlāk viss. Pārējā man jau te, viņi uzvāķi man tur, gadījumā viņi uzreiz man zvana, viņi grib atkal tos jaunākos redzēt, es jau vecos nerādīju. Man tā darbs jau diezgan liels, pa ziemu un tāda, te garie vakar. Ja dienas gaisums, es teikšu, varu zīmēt, atvēri visu to logu, gaisums cik lielāk var būt.
Man tā pārāk ilgi neiet, es tā koncentrējos, man galvenais ir fotografija daudz. Es jau braucu te apkārt pa Kareliju un kur tiek ne, pa Igaunijām un Karpatiem, es jau daudz fotografēju. Un tad es no turienes tā kombinēju pats. Tu iedvesmojies no tādām atmiņām, kas ir bijuši ar patīkamiem braucieniem, tādiem tā kā ceļojumiem, jā? Jā, no Sibīrijas man ir daudz vēl palikuši tādas vecas fotogrāfijas, es viņas atkal tā sakombinēju. Tur skaistās vietas pa Jenisei, kur es tiešām biju jau dzīvojis, tur vēl jau strādājis, jau bija tur pa Sajānu kalniem, kur tagad tās Krasnojārska Hes un tās pa lielām upiem un vienreizies katru. Tas ir tiešām tā riktīgi uzkurina, tā var pateikt. Kā cilvēkiem viņiem patīk paskatīties tieši tās vietas, kur tu esi bijis agrāk, jaunībā. Nav tā, ka cilvēki prasa, kāpēc tu neuzglezno Kuldīgas tiltu, rumbu, tas, kas ir tieši aktuāls tieši kuldīdzniekiem. Tie man visi ir pa vairāk reizi jau. Ir, jā? Jā, man ārzemēs jau arī paši latvieši, kas brauc uz Norvēģi strādi, uz Dāniju, uz Angliju, viņi man paņēma pazīstamu dabiski. Un atbrauc paņēma visu tos ainavus tāds šāds, pašu rumbu un visā pārējie skat, jā. Tad nav tā, ka tikai tu glezno un zīmē, bet arī, teiksim, savus darbus arī dod iespēju cilvēkiem viņus iegādāties, lai viņus paņem sev līdzā uz mājām, ārpus Latvijas, jā, viņi arī kā dāvanas viņi var pasniegt tā, jā? Tā lielāko daļu tā pazīstam, man jau daudz pazīstam, es jau tajā uz Hrānika strādāju, es biju pa visiem pagastiem, pa tām iestādēm, es jau visur te biju, tā grūti reizi visiem pateikt, cik jau kur un kā. Man daudz pazīst, tāpēc ko viņi man meklē, un jā, viņi grib kaut ko, tad es viņiem to piedāvāju, ko viņi paši tieši grib. Ja ne, tad es atkal pa jaunu atkārto to pašu, kas viņam vairāk patīk, un citiem, un es tā ir apmierinās, jā. Gribēju pajautāt, vai ir tādi cilvēki, kur tev tieši pie tevīm vēršās un jautā tieši, es gribu, lai tu man uzglezno konkrētu skatu? Nē, konkrēti viņi, man tāda liela, kad ir atlasi ir tāda, par tiem dabskatiem un tā tālāk, kad tur pārāk ir nav ko prasīt, viņi paskatās, viņiem kaut kas no tiem patīk, un tas ir viss, jā. Bija tādi piedāvājumi vairāk, tā kā tāds portreti. Es kādreiz agrāk, jaunāks bija, portreti varēja tā uzzīmēt, tagad, jā, laikam bišķi tās vecuma, un, zināt, nav tās asums, tā kā labāk es neķerēs klāt, kur nesabojā kaut ko. Tas ir tā, vairāk man tie dabskatie ūdeņi un tā tālāk, tā kā es uz to redzēju. Tad cik daudz mēs varēsim šodien apskatīties tavus darbus apmēram tā? Man ir pa būšanu, man ir te darba ļoti daudz, man ir pār pa 100 krietni jau. Man tagad jau mājās gandrīz nav vietas, kur viss likt, un es tagad pie jums te atnesu. Kā 40 bildes apmēram ir tāds, man pašam tā patīk tā kā vairāk. Ir jau tie iepriekšie, kas bija tās iesācis, jau kā parasti jau viņš varētu būt tāds, ne visai tāds. Tad šodien mēs skatītāji varētu apskatīties aptuveni 40 tādus darbus, kur mākslinieks pastāstīs, kā šie darbi ir radušies, kas šajos darbos ir attēlots, un atgādināsim to, ka šī ir pirmā izstāde Kuldīgā 2014. gadā. Patīkam skatīšanos! Cienējamie skatītāji, es kā tā, mēs jau bija runāts iepriekš, es gribēju savus gleznus parādīt kuldīzniekiem, ko es varēju, to es darīju. Tā pirmā glezna mums ņemsim tā, kā es jau attēnoju tā kā vairāk tā kā Daugaute. Un skats jau katram savs, tur kaut kāda rūpnīcas noliktavs vai tam līdzīgs. Te kuģīši iet, lieli un maziņi. Te ziņkārīgie un meiteņi vai bērni tur uz krastā noskatās. Kā viss tās process tur notiek, jā. Tīsumā tā kā būtu tā. Šeit atkal Latvijas ainava. Mums tagad ir līdzīgi tā kā šodienas, tāds atkusums liels, ūdeņi un tā tālāk, atkušiņi, tā kā martmēnesis vairāk, jā. Man šķiet, ka tāds paskats ir tiešām tāds rudenīgs, tas ir principā rudens jau vairāk, tā koku vairāk tāda zeltenīga un labkrīšana uz to pusi iet jau. Šī tā glezna man kaut kur es biju nofotografējis jau, ka es biju kādreiz Dubultos Jūrmala. Tā var pateikt, tas ir vēlā vakarā, saule riet,
ļoti daudz cilvēku iet ārā tieši paskatīties, patīkam tie debesis, tāds sevišķi tā krāsas mainās. Un var redzēt, ka tāds pats par sevi tāds atspulgs patīkams ir no ūdeņiem, jā. Nu tā, apmēram tāda man doma bija. Turpinājumā tā var pateikt, nu, pie katras gan lauku mājas, lielāko daļu jau, nu, gan iznīt katram tavu dīķīšu, un tad purviņi turpat, un šis un tas. Un te tāds patīkams arī skats, man ne gulbīši, tie dzērus atlidojuši, jā. Un tiešām es te kaut kā nejauši trāpīju ar kaut kā no tālienes uzņēmu, nu, pēc tam es to šo bišķi tur palielināju un sakumbinēju. Nu, caurmērā man ļoti tā bilde patīk. Man šo bildi pavisam vairāk reizes zvanējuši, gribējuši jau pirkt un jau zaguši un noķēruši bija tie vienā ciemā. Jā, nu mani, paldies Dievam, apakaļ viņi te trāpīja, jā. Jā, nu šī jau arī tas skats kaut kas līdzīgs. Tie ir tā kā ventai līdzīgs, tā ir tie krasta aizauguši jau, un nu, man tik patīk tie debesis sevišķi, ka tāds, nu, pa dienu mēs varbūt viens otrs neievēro. Es kā jau pierādz uz debesiem skatos, un viņi tik brīnišķīgi katra stunda mainās. Un tiešām, ja tā uzreiz uzķer, tad paliek tāds, nu, jūt, ka tāds siltums un gaišums no viņiem nāk, jā. Nu, te tās atspulgi man ļoti arī patīk ūdeņos, tāpēc es ūdeņus arī daudz cenšos kaut kā bišķi pieķert klāt. Nu, tas zālīt un kociņas tur atkal arī, tas ir man paši izdoma, tur nu, tā viņš izdomās, jā. Nu, šeit atkal te aizsalus ezers, aizsals. Nu, un tāds dabas skats man ļoti patīk, arī tāds atspulgs liels un tie mākoņi patīkam krāsaini sevišķi. Un te sarkani mākoņi, tas ir sakrīt, ka otrā dienā būs vējš, nu tas ir tā sakrīt ar. Nu, un viss te tāds paskats, ir tie kociņi, bišķi tā apsneguši. Nu, tas ir arī tā, ka tāda pārāk dziļas ziemeļi nav. Nu, kā var pateikt, tikai kas laikam decembris sākums vai novembris beigas, jā. Tā, nu šeit tas pats līdzīgs, ja gan izdāja iepriekšējā bija. Arī tāda purvaņas mums, ka Latvijā netrūkst vietas. Nu, tā var redzēt, ka kāds makšķinieks vai mednieks atstājis laivā krastā. Un ir tāds bišķi tā kā miglaini, tāds rīts un tāds patīkams gaisam arī. Nāk arī man tie mākoņi sevišķi tā patīk, tie krāsaņie. Un viņš kaut kā tā izceļ, visu to bildi dara. Ja ņemsimies to ņemt tas melos toņus, tumšos, tad viņš atkal zūd tas skats arī. Man jau tā izteicās arī, ka iepriekš bija, nu, ka teikt, glezna izstādes, kā tāds siltumiņš no viņiem nāk, un citiem, nu, sevišķi skolniekiem, tiem lieliem man atsakums daudz. Nu, viņam patīk, kā kaut kāds iekšā tāds spars, ka viņi paši grib tāds kaut ko uzzīmēt. Jā. Tā, nu šeit kaut kas līdzīgs ar Latvijas ainavu. Nu, un te tā vairāk izskatās tā kā Talsos baznīcas. Nu, es jau tur bišķiņ tā izveidoju savādāk, viņam tas ezers bišķi tālāk. Nu, tie taciņi un pārējie tas piedomāts. Nu, caurmērā tas arī tāds košs sanāk. Man tie drūmsās citi gleznotāji pēc tam nu, ziedus vai puķis tur glezno, viņi tik tumšās krāsās. Nu, tas kaut kā atstum tā, kā teikt, nav tas skats jau. Viņš tāds tiešām siltums no viņiem nāk, ja. Nu, šeit, te apmēram tā bija kādiem lieliem komentāriem, te var arī tāpat redzēt. Te ir Jūrkalna, nu, tikai tā zemā vietā. Te ir tāds koks, un tas vēji, kur varētu redzēt rietumu vēji, kur pūš vairāk tie zāra abus sakalanojušies uz otrā pusi. Nu, tā kā saka, ja no ziemeļiem var atrast, kur ir ziemeļi. Ja kur sunas aug, tur ir zini, ka tur ir ziemeļi. Tāpat te kaut kas, un šo var orientēties, jā. Tā, nu šeit arī kaut kas sakarā ūdeņiem un jūra. Te dāma, laikam, ir tā cilvēkam baltām, kā teikt, ne sejām vai āda. Nu, tie, kā sauļoties pārāk nav ieteicams. Nu, viņi meitene iet salu sarga. Nu, vienkārši viņa jūra patīk, viņa grib tur kaut kur apstēsties, atpūsties. Nu, un tas skats ir, tā kā tas ir
Jūrmalā ītie taciņi tagad no koka tādi, viņi ir līdzīgi trepītēm, jā, sataisīt un ar tām kāpām. Principā tā, man šķiet, ka tāda patīkama, kur meitenes tāds skaists, tur ir jābūt citam skaistam. Nu, te jau atkal tāds tā kā lauku māja, vasarnīca principā vairāk viņas ir. Tas ir uz Usmas ezera pusi. Esiet ārā arī braucot, tur bijis, kur visur bijis. Un es tā uzņēmis ir tādu taciņu pienāk klāt, kur daudz vasarnīcas apkārt ezeram, tagad sevišķi tie saucamie biezie. Viņam tur tagad tik daudz sabūvējušies, ka tur īpaši ko paskatīties. Līdzīgs tā kā Jūrmalā tāda bagātāts izskats viņam tā mājām visāds. Nu, šeit atkal arī kaut kas Latvijas skats. Nu, šis gads jau skaitās zirga gads, un man viņi kaut ko tā bišķi ar tā zirga patika. Es pats jaunībā ar viņiem daudz Sibirijā biju strādājis, ka brīvdienās, ka jau no skolas, tad bija jāpilna naudiņu kaut ko nopirkt, tā vajadzēja. Un es jau mācēju tā un šitā ar viņiem apieties ar. Nu, man viņi patīk pat pasiem. Nu, te tādi ganībās ārā zirdziņi iziet ārā. Te ir miglains rīts, kā zirgs parasti no rītiem agri, kamēr rasi ir un ko padzērtais tikpat kā pēreiz. Nu, un te tālumā tā bija šatēlot jau tādi mežeļu krūmiņi un tā tālāk. Nu, te turpinājumā kaut kas līdzīgs arī man te ir ļoti daudz tās uz to tās bildes apmēram, kur te ūdeņi, kur te tādi meži skaisti. Kļaus tur, ņemsim, tādi skuju koks tikpat, ka te ir mazāk Latvijā, tā tie atsevišķi tādi meži, kur ūdeņi tur ir vairāk tādi, ieteic bēras un tā tālāk. Šiet arī tāds atspulks skaisti un visiem tam pieejamai klāt, ka tie mednieki sevišķiem patīk tāds vietas. Te noskatās, ka te pīļi vietas, kur apsēžās un, ka tagad ir ko rīkoties viņiem, jā. Nu, te jau atkal arī kaut kas līdzīgs, jā, man tie ūdeņi gan katrā vietā nestaglēznot, viņiem vispār man patīk, ja bez ūdeņiem liekas tā dzīve tāda īsti nav, jā. Un te taciņi pieiet klāt ar pie ezeriem, un te jau tāds, ka es Vilgalē pats, ja tur jau bija dzīvojis, un daudz man tiks pazīstams vietas, daudzās, kuri man ir nofotografēt, tad pieeja iekšā pie ūdeņiem tā var teikt. Pārējā dabskats tā ir kā visur Latvijā. Mums kaut kur tāds uz vienu veidīgs arī tie krūmi un koki tādi nevisai lieli. Lielā dziļā mežā tas atkal citādāk, ka te pie tādiem ūdeņiem un kur apdzīvots vietas, tur kaut kā cilvēki ir tuvāk arī mājas būvē un tā tālāk. Jā. Te jau bišķiņ skats savādāks. Te jau vairāk tā kā Gruzija. Te jau ir viršlauks, var redzēt, te bitēm ir ko darīt. Jā, te kalni tādi arī apauguši, arī tādi zālāji, es jau attur bijis. Kādreiz man te jau brālis bija, tas ir mana fotogrāfijas atveda, viņam tāds skats, tiešām atšķirās dikti no mūsu. Tas ir arī fakts, ir koki. Šie ir grūti pateikt, pēc tam nezinu, kāda viņa nosaukums, koks tās viņš kāds tur bija izveidojies, tās viņš tur ir. Šeit, man liekas, visi pazīstam tā vieta, kā kuldīdzniekiem, tā ir lauceniekiem, kas mums te iebraukuši iekšā jau ne pirmo reizi, pēc tam ārzemnieki. Bieži viņam tāda vieta, kur viņi grib redzēt, mūsu tās garākais ūdeņkritums. Tā visa tā daba arī mums jau tā atšķirās dikti no citiem. Un šī līdzīga, apmēram līdzīga tādam, tagad es būs izstādi mūsu tas profesors gleznotais Naumovs. Viņam tagad izstādi tepat Kuldīgā mākslas namā. Un es arī biju uz to izstādi. Un viņš jau tādu panorāmu tieši taisīja 3 metru uz 2. Tas ir ļoti liela, un arī viņš kaut kas viss tā līdzīgi. Viņam patīk arī. Mums jau tā viņš solīja, ka būs pavisam kaut kāda filiāls vai kaut kas tam līdzīgs. Varēs iet mācīties un piestrādāt tur. Te jau šis visiem, cik necik laikam pazīstams skats vajadzēja būt. Šī te
te skats ārā uz Skrunda ceļš, un te tās, kā bija tās turistu kantori, vai kā viņi sauc. Jā, nu te var redzēt, tie tiltiņi, tas uz Viesnis ārā. Nu, tā caurumērā viņš apmēram tā varēja būt, un šitā melā māja, melā nokrāsot, tā jau ir tā laikam. Nu, tur ir pensionāri bodīt arī kaut kas savus, nu, kaut kāds izstrādājums, viņi tur atstāja veikalos, un nu, tas ir bijis tālāk, jā. Nu, pārējie te jau tās ļoti pazīstam visiem tā, vismaz kuldīdzniekiem, jā. Nu, šeit arī gandrīz bez komentāriem, te šo vietu katrs ar pazīst. Es vēl kādreiz biju nofotografējis un uzgleznojis nu, tos laikos, kad te vēl bija tas pārēji varēja cilvēki iet, noskatīties tās ūdeņa lielais kritums, kas iet uz Ventu. Nu, un te pārēji atspulk tādu, kādi ir tās rudens vēlais, te jau lapas arī ir tāds reti palikuši. Nu, pārējais, kas iet uz veco tiltu un tur iešā kaut uz Rumpus ceļš. Jā. Nu, šeit faktiski man ir tā glezniņas, tā kādreiz grafikā ņēma, tas ir zīmuļiem tiešām zīmēts, kad bija tās jaunāks. Man bija līdzīgi tādi portreti daudz un tā tālāk. Un man vēl palikuši no veciem laikiem, tā var pateikt, gan arī vēl no armijas laikiem. Šī bilde jau vismaz kā 30 gadi, ja ne vairāk jau. No, man viņas vairākas ir visāds, ir aktrisi un tā tālāk, no tādu ievērojumu. Sevišķi tā Krievu PSRS laikos tie vadošie. Nu, tas tā viņas varbūt tagad nebūtu ko pārāk ir rādīt, jā. Nu, tā man tie skuķis tāds izskatīgs jauniņš un var redzēt, tad vēja laikā kaut kur izgājis ārā. Nu, tiešām tāds enerģiski izskatās. Nu, šeit, man liekas, arī šī bilde, cik necik jau visiem būtu jau pa šīm ielām izstaigājuši cauri. Nu, kā bija šī tā koloniela, viņš kādam pagriezienā iet uz baznīcu. Kā viņa Annas baznīca vai Katrīnas baznīca, kā viņa saucās īsti. Nu, tam līdzīgi, jā. Nu, šie ceļš iet tālāk, kā iet pa labi iekšā uz Rumbu. Nu, un uz pārējiem tur tā izējas, kur te katram ko vajag, jā. Nu, tā es tā īsumā tā domā, ka tā varēja būt, jā. Nu, šeit arī tas Kuldīgie tikai no otrā krasta puses tā bija uzņēmis un nu, tā bišķi jau tiltiņu galiņu redzēt un te tāds ziluši, kādreiz tā darbiņas bijuši, kādreiz tepat vecā. Nu, jau var bišķi mūsu baznīcas vecu vēl redzēt. Nu, te tā bijušā viesnīca, kas viņi tur bijuši, nu, tagad viņi te tāda pusratā pamest arī. Nu, šī tā arī sargmāja, tā kādreiz tā krastā, kas ir arī. Nu, tāds ir kāds ir tas skats tāds, nu, viņš par šodien vēl stāv tur, jā. Tā, nu, šeit arī kaut ko tāds, grūti pateikt, kāds viņi pārāk pazīstams viesis nav. Es te tā staigot pa mēžu, tā ir sēņodams un ogodams, tāds viesis var tā daudz kur uziet ar. Nu, es jau tā ar ņēmu ārā un nofotografēt, pēc tam es vēl no pekumbienē vēl klāt. No citām fotogrāfijām, ko es uzņēmu, man ir tās bildes arī ļoti daudz fotogrāfiju, laikam kā 200, ja ne vairāk. Es viņas sakopo kā var. Nu, skats man arī tīri patīkams. Man tādu pavisam jau kāds 2 aizgājuši uz ārzemēm. Vīri mūs pazīstam. Man te bijuši, viņi jau man nopērk un teica, lai viņam kaut kas paliek. Nu, kaut kas no Latvijas tāds skats. Nu, un kāds viņš kaut kur redzējis. It kā cietās valstīs, tā, viņi it kā, varbūt viņi tur tā neiet. Kaut kur mežos vai kā tik daudz, kā pie mums te. Nu, viņam tāds it kā skats mazāk ir, jā. Nu, šeit atkal, man teikt, viss kombinēts. Vilgalī tāds ir tāda laipa, baigi dziļi ietiek iekšā ezerā. Un es jau tā nofotogrēju no bišķiņa sakumbienēju tas mežs un tas, kur ezers beidzās, tur tas mežs, nu viss tās maziņš. Es jau viņu pietuvināju te pēc savu domu un tā pataisīju plikāk, it kā tur gan iznīt tāds tālums liels. Nu, tas it kā pavisam cita vieta. Nu, principā tas kaut kur es no turien tā visu to videvi ņēmu. Nu, tā ir, ka es pats te kādreiz makšķerēju, vīri sēž tur un kas ko dar tur. Tā. Jā, nu te jau arī kaut kas līdzīgs tam mežiem sakara. Nu, te vairāk tā sēņu vietas.
iziet pie tiem taceņiem, pie sēmā iet, lai neapmaldās pārāk no taciņa neiet projām, kaut kur tūmā. Tā viņi tur, ko tur atrona, ko viņš neatrona, vai tā ogo. Jāteic tā patīkami atpūsties tādā mežā. Ja veselīgi išie tie prieži meži un ēgļi. Kā teikt, cilvēks atpūšās. Šeit atkal te var aiziet no malas arī tā kā rudens, jau kviešu lauku. Un tā tālāk te pieejas klāt te kambari mums ir tā, kur varbūt siena vai salams var vēd iekšā. Laucnieki tā var, šķūnas tā var pateikt, jā. Attālums tas viss arī var redzēt, tālumā meži. Mums te Latvijā te liela lauka jau tā nav, tā kā stepēs, tā kā es kādreiz biju Sibirijā, tur tāda kā ne galu neredz. Te jau pa pleķiešiem kaut kā te kombaini savāķi, un tāda mūsu zemiet ir tāda. Šī tā arī tās patīkams, man ļoti patīkam attiec sevišķi tādiem atspulgiem, tikai kūst tur. Tas ir tāds rudens, diezgan pirmie sniega, un turpat viņš atkal ir kūst, un tā tālāk. Viss tas kopā tāda ainava patīkamā sniega, un tāds tiešām gaišs, un tāds vilinoši iziet cilvēkam ārā tieši tādā dabā paskatīt, un tā tālāk nav tā kā pa mūsu te ielām, te mēs te staigājam. Tā. Te jau vairāk skats tā kā Latgalē. Latgalē ļoti daudz ezera. Es jau tur braucot garām daudz arī nofotografējis. Un šeit arī tādi viņi te mainās, ja salīns ir iekšā viņam visāds un līkumos. Un lauku mājas jau sabūvēts, vai citiem tur tāds tā kā medniekiem vai vasternistam līdzīgi pie krastos. Tā tie iedzīvotāji, viņi tur tā jau izdomājuši no veciem laikiem. Vecs mājas, viņš tur patīk, kur viņam pārnakšņot. Jāteic tā, kā teikt, arī brīva laiks, un visiem tiem pāriem skatiem man viņš ir tā pievilcīgs, ir kaut kā patīkams. Jā. Šī tā bilde man te bišķi kombinēta, un te tā kā ir Latvija un tas Baltais Orleāns, viņš ir vairāk tur Amerikā tādi, viņi tur tie lielie plašiem spārniem tur. Viņš tāds, atkam tā mūsu galos, viņš tikpat kā tāds nav, jā. Es, ja tā saukumēņa lietā, viņam tāds iespaidīgs skats mums, kā mums tāda arī vēl ir. Citiem varbūt ir tic, citi netic, tā jau ir darīšana. Šī jau arī kaut kas līdzīgs, tā ir pārējais, es šo pastāstīju, ko tur stāstīt, ko nē, te katrs redz. Arī te meži, te pat jākali ūdeņi un tāda atkusiņi visādi. Un arī te pavasaras vai rudens, te jau uzreiz tā grūti ir trāpīt. Kāds viņš ir tās, ka viņi tā uzņem, tā liekas, te gandrīz ir tāds agras rīts. Tāda saulī tikai ceļās arī tā sārkaņa makoņi. Tad visādi skaisti atspulgi un tāds tikai medniekiem, makšķerniekiem. Makšķerniekiem varbūt mazāk, medniekiem tas vairāk pievelk tas skats, jā. Te jau atkal līdzīgs, tā kā es pats biju Sibirijā, izsūtīts bārā, tāda bija ieņesie pieteka Kan, tas liels pilsētas Kan, ir Kansk, tur tāds oguļa, kā var pateikt, raktos, tik liels, tūmā, ka mēs bijām tur izsūtīti. Tā upe diezgan paplāta, viņa tā bišķiņa šaurāk ienīkā Daugavu. Es jau viņu pildījis vairāk reizes pāri tur un apakaļ. Viņam tāds kalnainās vietās, tāds arī diezgan strauji arī tek. Zīves netrūk tiešām, ka tur ir ļoti daudz. Mēs uz to tiešām izdzīvojam lielāko daļu. Es jau biju mazs, jau varēja tikpat, ka tur ar rokām tās zīves ķert. Māte vakarā nāk, mēs tā katliņā, tās zīves saķer viņu, gan reiz ne asarām mūs sagaida, ka priecīgi, ka ir ko, kad tikko ēst. Tā, lai mēs te tā, te tāda, es jau bišķi pats piedomāju klāt, tā kā atpūta vieta, bišķiņ tā apsēsties var kāds, jā, pienāk pie krasta, jā. Man te šī bilde kaut kur tā kā patīk, viņas vairāk tas bijuši, mums te izstādes arī bijuši apkārt, kā tāds arābu vai turku
dzīve viņiem tur bišķi savādāk. Koks savādāk un paši tās uzbūves un baznīcas vai kā viņi tur sauc viņam. Tās arī kaut kā tāds var redzēt, tās karstums liels viņam, tā temperatūra saka, nav mums te cilvēci, viņi tā visi sarāvušies kaut kur ēnā, cenšas būt, jā, nu, viņš te tā, varbūt kādam ir ko teikt labāk. Nu, man tā vispār tas skats patīk, viņš tās svešs ir pret mums, jā, un tā kā mēs te tā, lai... Nu, šeit vispār bez komentāriem, tas ir, var katrā varbūt ir darzā tāds puķīts varētu augt, nu, tā magonas. Nu, man ir kaut ko patikt, nu, tā, lai pārmaiņa pēc ne tikai kaut ko vien tādu glezno, vai kad pārmaiņas ir kaut kāds, jā. Nu, tie tādi, kas šie te saucās, pēc tam tā precīzi aizmirst. Pienenes laikam viņam tā, tā pudurīša sākumā tika izveidojas, jā. Nu, tie atkal tas skats ir tā, ka vairāk, es jau vairāk bijusi Pērnavā un Saulskrastos. Viens no tiem skatiem arī, te Jūrmala bišķiņ pieķer klāt, un tās akmeņainas vietas tur arī. Nu, kā teikt, nav tā kā mums te bišķi tuvāk uz Jūrmalu, tur ir tā tīri tā smilta, tur ir tiešām akmeņā ļoti. Nu, te uzreiz tā liela akmeņa un tāds mežs tūmā pienāk klāt, tā kā tur arī tāds patīkams skats arī, jā. Jā, nu te tāds, es te pastā kaut kur te pamanīju tādu pastkartiņu tā mazā pavisam. Tie norvēģiem šie tāds bāk, ļoti man patīk skaisti. Arī tāds dienas gaismā viņi tā kā tāds arī atspulk, tas krāsa viņam mainās pavisam. Un te viņam tā viss tā piebūva klāt, nu tā operatori, kas viņam tur tāda tehniskā daļa vai kas. Nu, tās arī skats patīkams. Viņš tāds izcils. Nu, šeit arī man ir Saulskrasti. Nu, te tikai kaut citā vietā un citādā izveidots viņi arī. Nu, arī tās ir visām vairākām krāsām jāmaina. Nu, ja tas ir dienlaiks atkarīgs, kāds ir tur saulītes spieda vai vēl kaut kas. Nu, te mežīļi pieiet klāti, jā, un te jau tādi bišķi tāds smalkāk, mazāk tie akmeņi. Un paši tie ūdeņi arī tā kā siltāk viņi. Nu, labi, izsils cauri, viņi seklāk krietni nekā citās vietās, jā. Nu, te vienkārši ezers arī tāds panorāma man patīkam ar te bēres tādi. Nonīkuši gan uz ūdeņa pusi, un tur arī tāds atspūls, nu, patīkams arī, es nezinu, man kaut kā, nu, viņi tāds vairāk ir tā kā tā sēņvietas, jā, tur ir pa labu iekšā. Nu, kā kuram viņi patīk, kā kuram nē, nu, tas jākal mums katram savu ir kaut kādu gaumu. Nu, šeit ir tāds bišķi, ir tā kā kombinēts, man patīk tās krastmaliņā tāda, tā kā laukmāja gan rīzni, tāds ciemats. Nu, es tā izdomāju, es vēl te meiteni piezīmēju klāt, un viņa kaut ko tādu mīlestību savu gaidi starķi vēl dikt noskatās. Tā ir tā, laikam tāds pierasts ir Latvijā teica, ka Stāris lido kaut kā tur, lai atnesīs vai bērneņi vēl ko, un tā dikt viņa koncentrējās uz to pusi, jā. Nu, šeit ir Latgala atkal, te vairāk arī tāda sējuma klāt, tūp jau pie ezera arī. Nu, tur tā kā rapši vairāk, nu, ja tur ir, kā tie savinieki paši izkombinē savu zemi. Nu, un arī tāds celiņi klāt iet, un tur ir tā saliņām visādām, jā, nu, vienkārši patīkams, jā. Tāds ir tādi lausniekiem sevišķi tāds skatu patīkam. Nu, pilsētnieki atbrauc arī atpūsties turpat kaut kur. Liek teles, es jau tur bijis vairāk reizi, teles liek. Te uz Leņingrādu, Karēlijā arī teltiem brauc. Nu, tad bija tos laikos kaut kā bija drošāk, un ceļmalā vai pie ūdeņiem kaut kur uzbūvē, un tad nu, kaut kā tā turpat pārguļ, atpūšās, un atkal brauc pilsētos lielos iekšā, tā kā Leņingrādā vai Pietrazavodskā, tur visā kā, nu, patīkam, jā. Karēlijā, Karēlijā ar tur ar tiem
pa ezeriem, pa kuģiem mums te viet klāt ekskursijā tā Valām salām. Tur tādas baznīcas bez viena nagla pavisam. Viss tajā koka, no koka taps vai ko. Es kādreiz viņu tur uzgleznoju pavisam, un mājas kaut kur vēl palika. Nu, ļoti patīkams skats, un ļoti daudz turistu tur brauc, jā. Nu, ir ko redzēt, jā, nu, tas tāds pārmaiņa gribās kaut kāda. Nu, te vienkārši tādas, tagad ūdeņi tā lēna upī pietiek klāt, ir tai pašai Ventai. Nu, te es aizmirstu Grauzupē vai kur, ne kaut kur tāda vietiņa te bija, es kaut kā nejauši trāpīju, un man tā viņi patīk ar akmeņājiņu, viņš dzīļie ūdeņas sev tā ceļu atrac. Nu, tā viss te augšā tie bērzi un tā tālāk, tā kā viņš kaut kā tāds arī nezinu. Lauki paliek lauki, viņam tur tāds skats savu, katram savs ir patīkams, jā. Tie skats atkal tā vairāk tā kā Sibīrijā, es jau tur biju vairākas gadus, jau biju strādājis, jau biju jaunībā, nu, pat pirms arēmis jau. Un šie te Sajāna kalni, tur tagad lielā Hezbolahs ieņēsējiem, un viņiem mūžīgie sniegi tur arī augšā. Es vasarā tur piebraucu, kādreiz es jau sāku ar mašīnu braukt. Karsts pašā apakšā, nu ne apakšā, kad ielējās, no jūnija mēnesī. Brauc augstāk, tur tās zelta traktos daudzi. Un brauc augstāk, un tur ir tie spīdi, nu, tie sniega. Un bez brīlēm tikpat, ka nevar iztikt ar, nu, apžilbina. Jā, nu romantiski tās skats, nu, vienreizies tiešām. Nu, te tādi zemākās vietās, tur ir tādi jau ezeriņi arī jau izkūstījušie ūdeņi, un ezeriņi ronā satur. Nu, tur jau ir tādi dzīvnieki iekšā, un visāds te var notikt, arī pīliem ir ko darīt un citiem putniem arī. Nu, te man bišķi arī tā Sibīrija, es tā bišķi piefantēzēju klāt. Man tās krāsas, man patīk tās košās. Nu, viņas tā kā atspoguļo arī, ja tā saule nāk no otras puses, un tādi ir, un ar tiem ledējiem un sniegiem. Viņš jau vēl savas krāsas ar maina, un tāds ir skats viņam patīkams, un vismaz no sāniem tā redzēt, jā. Nu, te tā zemākās vietās jau sāk jau zālīt parādīties, un nu, akmeņājiņas vietas, jā, nu, te ūdeņi jau ieskusušie. Tie, kas iet jau turpat ieņēsējā, ir tās mazās visā tāds vietiņas, kur viņas jau iziet cauri un teik lielā upī iekšā. Nu, šeit ir tāds paskats, tas ir bišķiņ tā kā no veciem laikiem. Sibīrijā ļoti daudz bija vilku un lāči. Laikamā te kara laikiem vai kā viņi tur dikt, nu, tagad apcēluši. Un lauciniekiem bija liela nelaime viņiem. Viņi pa naktīm lāči vai vilku pavisam viņiem taisina staļos, kādos veidēs viņi tur tiek iekšā, un lāči pat pa sevi izplēš ārā visu malus. Viņiem apēt tur aiz vai govu vēl ko. Un tie mednieki, tie arī nav spējīgi viņiem neko te darīt. Un citi jau vīri gājuši tādu uz risku, kā viņi tur duns piesien klāt pie kāda koka riktīgi. Un vienkārši uz mānīšanu gāja uz lāčiem, un viņas provēja to nodurt, nu, pas pie sevi. Un te viņam, tā kā viņš zinādams, tas vīrs novāktēja, viņam tas bišķi trops tur iekšā bijis. Ar lāčiem, kas viņam te mēdz jau patīk un te pārējā. Un viņš tur kamēr aizņēmās, tur akņējās, un tā vīrs jau pietuvojās. Nu, tā nezinu, kas tur tālāk notiks, mēs nezinām. Nu, šeit arī Sibīrijas skats. Es, kā jau pieminēju, bija jaunībā daudz ar zirgiem brauc. Te vienkārši tā, te mežsargs. Reku viņam te šauteni vēl arī tā ļoti daudz, te mežsā tur daudz, nu, tāda, tā kā mums tie saucamie maldmiednieki, maldu zvejnieki un visādi. Un tur daudz ar tiem zirgiem viņas pieskatīja to mežu un to pārējās upes arī tā mazāk, lai viņas tur skātais. Nu, un te vienīgais tāds paskats, ka tie zirgi dikti jutīgi pret lāčiem, vilkiem un vienalga kāds dzīvnieks. Viņš, ja kaut kur aiz krūmu kaut kas nočab, viņu uzreiz no bailīm viņš ceļās kājās. Nu, te arī tāds piemērs ir. Un tas vīrs te knap te turās. Un, uzreiz no bailēm tad atkal, nu, tā kā nomierinājās, kas. Nu, te tās upītes tur tāds netrūkst, viņas arī visās malās pīles un, nu, tāds
krūmu un tā tālāk. Tā kā mežie tur ļoti daudz. Jā, nu tāpat tēmā vilkiem un lāčiem pils. Es pats no lāčiem biju mūcis projām jau vairāk reizes. Nu, viņi tikai tādā vasaras laikā, viņi laikam, kā var pateikt, paēduši ir. Un tad viņas ir tā, tepat, ka neiztiek, ne tādā ziņā, nu, ka mēs pa vienu neiet tāda bariņā puišeļi, arī iet ogot, un tie arī tur paņem no tās aveņa krūmas, saķirā visām ķepam, un vienkārši viņš viņu nosūc, vai kā viņi tur kādā veidā ēd. Un tad mēs tā riktīgi ieklēsās, laiši vispār dikt bailīgi. Un viņš tur uz vienu pusi metās, mēs tam plikām kājām, mums jau nebija apavu vispār. Mēs tā norūdījušies, kā gan reizē tā kā zilonīm jau pēc bija zāda. Gāja pa celimiem, pa visādiem krūmiem, projām uz savu pusi, ja teic tā. Nu, tāds skats, ja tur tā netrūk, jā. Nu, te arī tie sajāna, tie, ko es pirms stāstīju, arī tie mūžīgie sniegi, un tāds arī tā, kā zemāk viesti, viņa tā kust tie sniegi, un tādas mazie ezeriņi ronās. Nu, no viņiem atkal tāds strautiņi iet atkal tālāk, tur uz upiem iekšā, nu, tāds, viņiem tā kā jau mums veidojas tās upes lielās, un no vienas puses, no otras puses tā, nu, tāds man kā patīk, jā, sevišķi, ka man ļoti patīk. Es jau te Grūzijā biju, un tur tāds, viņš kaut kā tāds sev tev pievelk. Gribās pēc tam uzkāpt augšā un noskatīties no augšas kaut kā. Nu, kā tāds paskat, katram savu, ja patīk. Nu jā, te daudz, pa tiem mežiem arī daudz, te ciedri mums tur tā bijis, es pa tiem ciedriem. Mēs jau puišeļi ļoti bieži vasarā ies cauri, uz rudeni pusi sevišķi. Lasīt tās, mēs tā kā Tarzāni vēl noskaties to filmu, tur bija tāds. Nu, tā arī bija. Mēs tādu izturētu, tā kā mērķi gāja pa kokiem, un tas lasīja tā čiekros, un es jau gāju uz tādām vietām, tur pienieri nomietniems bija tā, priekš bagātiem, tā var pateikt. Es gribēju tur, tā pārdot, gribēju kādam tur pa kādām kapēkām nekā, man te lielie puišeļi atņēma, un vēl kā vienā es vēl dabūnu. Un ar to viss tas izbeidzās. Nu, tā ir. Nu, vienkārši šitā pašlaik man tā glezena izstādiņa tā beidzās, man ir ļoti glezenas ļoti daudz. Nu, ja kam jau pārāk tā patīk kāda, man var atrast, ņemsim tāpat savu kuldīgas MCK iestādi un tā tālāk. Nu, vienkārši katram savs, vienam patīk, kā teikt, meita, otram māte, nu, tā lietā viss tā dalās katrs ar sev kā grib. Jā, nu, es te tā paldies, ka jūs ir skatījušies, jā. Nu, kādam noteikti patīk, arī es neteicu, mani ļoti daudz tāds atsakums arī kā, un vēl pieprasojumi citur, nu, grib redzēt tā kā jaunāko, nu, es jau cenšos kaut ko, ja laiks ir, kaut ko man materiāliem bišķi pagrīvot jau. Es tik daudz jau viņas sapfotografēju, un tad tās kombinācijas visu man notiek, nu, kā lai, nu, kā mēs, nu, caur internetiem, nu, kāda jau tā kā, es pavisam no ekrāniem nofotografēju to pašu televizoru, man tās lielāks ekrāns. Un no tiem arī daudz, ko es uzņemu. Nu, paldies visiem!